Šodien mums īpašuma komitejas izbraukuma sēde esam Vidzemes tirgū. Atceros, mēs te bērnībā no laukiem vedām ābolus tirgojām. Tas bija ļoti sen vēl, 80. gadu beigas, 90. gadu sākums. Ļoti interesanti apskatīties, te ir atrasts investors privātais, kurš pa 11 miljoniem renovējis, rekonstruējis visu, gan tirgu, gan paviljonus atjaunos. Mans pirmais secinājums ir, redzam, cik tas salīdzinoši maksā lēti, ja to dara privātais. Tas nav gluži Imants kultūras centriņā 3,9 miljonus tikai remontiņā zāles iegrūst. Jā? Tā kā, apsveicam, ka privātiem ir interese un kāds te darbojās. Vidzemes tirgu vajag savest kārtībā, tas ir skaidrs, tāpēc sekosim līdzi, kas te notiks.